Es, Inna Dierī un mans kolēģis Normunds Grostiņš runājām par Latvijas sapīgām tēmām. Normund, sakiet lūdzu, šīs dienas propaganda bieži vien saka, ka ja no Latvijas krievi pazudīs, tad Latvija dzīvosies labāk un elposies dziļāk. Vai tas tā ir? Tātad šis pat nav pirmais piegājiens. Tā iepriekš bija ar vāciešiem, kuri pazuda, un es nedomāju, ka Latvija no tā kaut ko ieguva. Bet, ja mēs gribam dzīvot labāk, tad faktiski mums vajadzētu atgriezties pie viena no Latvijas pamatlicējiem. Domām tā fundamentāli varētu pateikt, ka latviešu tautas viens no tādiem savācējiem, kurš Pēterburgā studējot pielika sev uz durvīm zīmīt, ka Krišāns Valdemārs latvietis, kas tajā laikā bija vispār nestandarta gājiens, un viņa vārdā ir tātad nosaukta iela, viņam ir muzeja pieminekļi, viņš tiek pieminēts mācību grāmatās. Ko tad viņš teica par šo jautājumu? Ko mums darīt ar vāciešiem, ko mums darīt ar krieviem? Viņš toreiz jau pirms 100 gadiem to visu mūs pamācīja. Viņš mums arī mācīja jūrā braukt. Ainažos jūras skolu, vēl 11 jūras skolas Baltijas guberņās ar Krievu valdības finansējumu. Tas viss ir Krišāns Valdemārs, kura vārdā es atkārtoju nosaukta iela, kuru pagaidām neviens nemēģina pārdēvēt un arī droši vien nemēģinās. Nu tad lūk, ko viņš teica. Viņš teica, ka mēs atrodamies starp Lielo Krieviju un Vāciju, un ja mēs mācīsim abas valodas, vācu un krievu, tad mēs varam būt labi starpnieki un ar to ļoti labi pelnīt. Tas ir Krišāņa Valdemāra recepte, kura patiešām darbotos, ja mēs viņu lietotu. Tāpēc es tiešām uzskatu, ka tas ir mūsu optimālais variants. Mums ne tikai vajag saglabāt, tātad normāli sadarboties šeit ar mūsu krievu, armēņu, tātad ebreju, pārējiem, teiksim, pilsoņiem, nepilsoņiem, kas mums šeit ir. Mums vēl vācieši vajag dabūt atpakaļ, lai mēs gribam labi dzīvot pēc Krišāņa Valdemāra receptes. Būtu labi. Jā, protams, viss saprāta robežās. Es domāju, ka mums tas vācu elements, kuru faktiski ļoti negodīgi, vardarbīgi izdzina, atņemot īpašumus, visu kaut ko tādu, tas faktiski būtu, ja mēs viņu šeit atjaunotu, tas būtu arī solis uz integrāciju ar to Eiropas daļu, kura tātad dinamiski attīstās kā Vācija. Tomēr viņi ir nevelti spēcīgākā Eiropas Savienības dalība valsts, un no šeit būtu vairāk vācu biznesa, vairāk vācu, teiksim, iedzīvotāji, mēs būtu tikai un vienīgi ieguvēji. Un tātad, protams, mūsu formātā arī man ir tiesības uzdot jautājumu. To es uzdošu no savas pieredzes, ja man vienmēr likās faktiski šausmīgi tas, ka mēs padomju laikā, kā okupācija ir tā, mēs mācījāmies skolā latviešu valodā, mājās runājam latviešu valodā. Neviens mums nediktēja, kā mums mācīties skolā, kā mums runāt mājās. Pašlaik ir parādījušās manā ieskatā pilnīgi vājprātīgas rekomendācijas, ka tātad krievu vecākiem mājās jārunā bērniem latviešu valodā. Es pieļauju, ka tas pats attiecas arī, piemēram, uz armēņu vecākiem, ka nedrīkst mājās runāt armēniski, runājiet latviski, ja, tāpēc, ka tad bērniem būs vieglāk it kā integrēties. Kā jūs uz to skatāties? Tā saka. Bet lieta ir tāda, ka bērniem pastāv mātes valoda, un es pati esmu 2 bērnu māte, un mana dzimtā valoda ir krievu, un es, protams, gribu nodot saviem bērniem savas mātes valodu, kur ir krievu, un es vēlos, lai mani bērni arī turpmāk ar saviem bērniem, ar maniem mazbērniem arī runā krievu valodā. Tas nenozīmē, ka viņi nemācīsies citas valodas, jo mēs dzīvojam ļoti mazā valstī. Katra valoda ir bagātība. Kad es biju mazā, man bija draugi latvieši, un es vecākiem jautāju, kāpēc viņi toreiz tajos laikos mācēja runāt krieviski, un es nemācēju runāt latviski. Un toreiz man tēvs atbildēja, viņi ir par vienu valodu bagātāk. Es to ļoti labi atceros. Un, protams, es gribu, lai mani bērni arī ir bagāti ar visādām valodām. Bet mājās mēs viennozīmīgi runāsim krieviski, jo pirmām kārtām tas laiks, kuru mēs pavadam ar saviem bērniem pēc skolas un pēc visiem pulciņiem un pēc visiem saviem darbiem, ir ļoti īsi. Ja? Un nav citā laika, lai ar viņiem runātu savā mātes mēlē. Ja? Un tas ir tas, kopā ar savu mentalitāti un ar savu kultūras bagāžu, tas ir tas, ko es nodošu nākamajām paudzēm. Tāpēc man tas ir ļoti svarīgi. Protams, ka tas nav normāli, un ir īpaši grūti ir bērniem un vecākiem ar bērniem, kuriem ir logopediskas grūtības, jo viņiem ir vajadzīga speciālistu palīdzība un atbalsts dzimtas valodas apgūvēji. Tie vecāki tikai mājās var palīdzēt saviem bērniem apgūt to savu dzimto valodu. Es saprotu arī pilnībā piekrīt jūsu argumentiem un paldies par viņiem, tāpēc, ka es domāju, ka latviešu klausītājiem ir svarīgi saprast, kā tā Latvijas, teiksim, valsts oficiālā politika, kā viņi izskatās, teiksim, no iekšpuses, kā uz to skatās cilvēki, pret kuriem viņi ir vērsti, kurus viņi visciešākā veidā skar. Jo es arī esmu strādājis skolā, es redzu, piemēram, ka krievu bērnam mācīt latviešu valodā priekšmetu, kur viņš jau tāpat reizēm saprot ar grūtībām, tad vēl viņam mācīt viņus citā valodā, kur viņš vēl pagaidām tik labi nezina. Tas ietekmē, diemžēl, arī izglītības kvalitāti. Un faktiski šīs muļķības Latvijas valstī būtu jāpārtrauc darīt. Es domāju, vienkārši jāļauj cilvēkiem dzīvot, ja jau mēs dzīvojam brīvā valstī, tad ļausim cilvēkiem brīvi izvēlēties
valodu un dzīvosim draudzīgi. Tāpēc, ka beigās jau mēs zināsim, abas puses zinās abas šīs valodas, un viss būs kārtībā, ja mūs speciāli neprovocēs uz konfliktu. Pilnīgi piekrītu.